Šodien mūzikas pašterapijā es vēlos parādīt vienu tādu vienkāršu, bet baigi foršo paņēmienu, kā sākt rakstīt savus dziesmu vārdus, ja vai nu nav iedvesma tajā brīdī, vai arī nekad tas nav darīts. Rakstīt dziesmu vārdus var būt lielisks terapeitisks līdzeklis, jo tu vari tajos dziesmu vārdos izpaust savu iekšējo kaut kādu emociju vai sāpi. Tad šis paņēmieniņš, ko es vēlos nodemonstrēt, pamatā sastāv no tā, ka tu izvēlies kaut kādus uz nejaušības principa pilnīgi jebkādus vārdus no apkārtējās vides kaut kur var redzēt vai izlasīt. Un tad pēc tam tu apaudzē apkārt to pārējo stāstu. Un tā kā šīs nav iepriekš iestudēts, tad man pašai arī būs interesanti, kas mums te sanāks tagad. Tātad paņemsim, man te ir, ko es atradu latviski, kaut kādas tur gramatikas grāmatas, pasakas un reklāmas. Tātad mēģināsim uzrakstīt 4 rindi. Tātad 4 rindiņas, kurām pēc tam varētu rakstīt mūziku un veidot dziesmu. Tad pirmais kaut kāda grāmatiņa par kaķiem. Paskatīsimies, kādu vārdu mēs ieraugam tā uz nejaušības principu šķirstot. Es ieraudzīju apdraudēt. Nu tad es te demonstrēšu uz tāpelītes, bet noteikti ērtāk būs uz papīra. Tātad pirmais vārds mums ir apdraudēt. Tāds ir labs sākums, ne? Tad ņemam nākošo. Paņemsim kādu lielveikalu reklāmas, kas mums tiek mests paskastītēs. Un es ieraudzīju kotletes. Tātad uzrakstam to uz papīrīša. Tālāk gramatikas kaut kāda grāmata. Un raksta. Šeit būs vārds raksta. Un to arī uzrakstām uz papīrīša. Un vēl 4. Tā kā 4. rindiņai paņemsim no pasakām. Bebrs. Tātad mums ir 4 vārdi. Apdraudēt, kotletes, raksta, bebrs. Protams, ja mērķtiecīgāk izvēlās kaut kādu literatūru vai daļu literatūru vai varbūt arī kādu dzēju, izvelk vārdu no tās, tad tur būs tādi tā kā varbūt skaistāki vārdi, ne tik ikdienišķi kā šeit, bet pamēģināsim. Tātad, ņemot šos vārdus, tad nākošais solis būtu izdomāt, kādu stāstu mēs vēlamies pastāstīt šajā dziesmā. Dziesmas struktūra parasti ir tāda, ka pantiņos ir vairāk tāds kā ievads un stāsta tā kā virzījums. Tāds īsts, protams, jo dziesmas nav kā noveles. Un tad piedziedājumā tad tur ir tā pati galvenā doma un tāds visekspresīvākais teksts. Tad šeit pamēģināsim tā kā uzrakstīt tādu kā ievadā pantiņu. Kāds visu laiku mums izsaka pārmetumus, tad mēs varētu rakstīt kaut apdraudēt dzīvi tie nevar kā samaltas kotletes vai kā mazliet pamainot varbūt arī galotnes, kā
samalta kotlete. Mans sirds raud. Raksta jau visur. Tik daudz. Bet, kad kāds kā bebrs grauž tevi, tā, kas man radās kaut apdraudēt dzīvi, tie nevar, kā samalta kotlete man sirds rauda, raksta jau visur tik daudz, bet kad kāds kā bebrs grauž tevi, tu vairs neredzi sevi. Tad pirmais arī pirmkārt ir aizmirst par perfekcionismu. Pirmais noteikti nesanāks nekas tur baigi smuki, visticamāk. Var jau būt visādi, bet... Un tad otrais ir vienmēr var uzlabot. Pirmais ir vienkārši atrast kaut kādu papildus vārdiņus, ar kuriem apaudzēt, ja, un tā kā man te radās vēl arī viena rindiņa, tad pagaidām ir kaut apdraudēt dzīvi tie nevar, bet es pamanīju, ka tālāk man nesako kās īsti. Tad man ir šeit jāpalabo kaut apdraudēt dzīvi tukšie vārdi. Vai labāk tumšie vārdi. Kaut apdraudēt dzīvi, tumšie vārdi nevar, kā samalta kotlete man sirds raud. Raksta jau visur tik daudz, bet kad kāds bebers grauž tevi, tu vairs neredzi sevi. Raksta jau visur, tur atkal prasās kaut ko iespraust, raksta jau visur tik daudz par ko, ja? Raksta jau visur tik daudz par raksta jau visur tik daudz kā pasargāt iekšējo, uzrakstīsim, kā pasargāt iekšējo sirdi, bet kad kāds kā bebrs grauž tevi, tu vairs neredzi sevi. Tas tāds ļoti, es parasti ikdienā rakstu vairāk angliski, tāpēc tur man ir vieglāk pašai arī, bet tas kaut kā tā ir iegājies un sanācis. Bet tad, lai nodemonstrētu principu, šis arī ir tā kā pietiekami labi, ja? Kaut apdraudēt dzīvi, tumšie vārdi nevar, kā samalta kotlete man sirds raud, raksta jau visur tik daudz, kā pasargāt iekšējo sirdi, bet kad kāds kā bebrs grauž tevi, tu vairs neredzi sevi. Un ar dziesmām, starp citu, arī ir foršāk tas, ka, ja dzejā varbūt, ja gribās tādu skaistu un raitu, tad tur ir jādomā par rindiņu garumiem vairāk un tam līdzīgi, bet dziesmās, ja tu arī izdomāt melodiju, kas tā kā skaisti izdzied tos vārdus un ielikt kaut kur vēl kaut kādu pauzīti, tu vari spēlēties visādi ar vārdiem, un pat ja šis, piemēram, izklausās varbūt netik raiti un skaisti, tad dziesmā šo tekstu var padarīt daudz skaistāku. Un jā, tad šādi var vai rakstīt tīri, lai nodrošinātu kaut kādu radošo izklaidi sev, vai lai tiešām izrakstītu ārā savus kaut kādas traumas, pārdomas, un pēc tam tad var izlemt arī, vai to vienkārši kaut kur ierakstīt kodītē vai kā un noglabāt, vai arī tad var tiešām sacerēt arī mūziku un publicēt kaut kur internetā.
Nu, un tad tālāk, ja tiešām gribās tos vārdus pārvērst arī īstā dziesmā, tad, ir tīri jāņem viņi un jāpaspēlējās. Pirmā melodija, kas ienāks prātā, var arī nesanākt tik laba, vai varbūt būs vienkārši tā kā nejaušs, netīšs atdarinājums kādai dziesmai, ko tu pēdējo esi dzirdējis. Tā arī var notikt, tas ir normāli, jo pēc tam to visu pieslīpē, pamaina, un tad izveidojās tā īstā gala dziesma. Ļoti, ļoti reti ir tā, ka tiešām visa tā, gan pantiņiem, gan piedziedājumam, visa tā melodija tik perfekti jau uzrodās, kā viņi pēc tam tiek publicēti. Parasti notiek šis darbs gan pie melodijas, gan pie vārdiem, un tikai tad tas gala rezultāts. Bet tad tīri, piemēram, es pamēģināšu ar šiem vārdiņiem mazliet paspēlēties. Tad, kaut apdraudēt dzīvi tumšie vārdi nevar, kā samalta kotlete, man sirds raud. Raksta jau visur tik daudz, kā pasargāt iekšējo sirdī, bet kad kāds kā bebrs grauž tevi, tu vairs neredzīs sevi. Kaut apdraudēt dzīvi, tumšie vārdi nevar, kā samalta kotlete, man sirds raud, raksta jau visur tik daudz, kā pasargāt iekšējo sirdī, bet kad kāds kā bebrs grauž tevi, tu vairs neredzīs sevi. Ja ieinteresēja, droši pamēģini. Un tas var būt īstenībā diezgan jautri, kā kaut kādus nejauši paņemtus vārdus var apvienot, savīt kopā. Un tā kā mums te bija, piemēram, kotlets, bebrs, apdraudēt un raksta, šķietam tādi pavisam nesasaistīti vārdi, bet tad beigās tomēr izveidojās kaut kāds arī tā kā nebūt tāds stāstiņš, ainiņi. Tā kā jā, droši pamēģini. Un, ja vēlies, droši padalies komentāros ar to, kā tev gāja.